tapa šis stāsts par divām pasaulēm. Un šīs divas pasaules katrs cilvēks, ieskaitot mani vai klausītājus vai komponistus, kas šeit varēs saskatīt pēc savas patikas un saskatīt savus horizontus un tās robežas pēc savām sajūtām. Varbūt šīs divas pasaules ir viņš un viņa. Varbūt šīs divas pasaules ir masa un indivīds. Varbūt šīs divas pasaules ir mani sapņi un realitātes. Ir daudzi tādi varbūt, kuras vēlos šajā kopā būšanas reizē atstāt daudz telpas mums katram pašam sev atbildēt uz šo jautājumu. Jo tas, ka satiksies arī divu muzikālu rokrakstu, ļoti atšķirīgu rokrakstu skaņražu, Mārtiņš Brauns un Jānis Lūsēns, arī ir kaut kādā veidā šis grūdienis uz jautājumu uzdošanu. Kas ir Aspazijas pasaule, kas ir Rāņu pasaule. Jubilejas mēnesī šajā brīnišķīgajā templī, ko mēs zinām, ka ar nosaukumu Gaismas pils, pirmatskaņojumu piedzīvos šis uzvedums ar nosaukumu Tas vārds Daugava, un pēc tam brauksim svinēt savu jubileju tālāk uz Dzintariem. Uz Dzintaru jauno koncertu zāli. Pasākumā kopā Latvijas radiokoru piedalīsies radiokoru brīnišķīgie radošie draugi. Tie būs gan komponisti, abi Jānis Lūsēns un Mārtiņš Brauns, un brīnišķīgie solisti Ieva Parša un Jānis Kurševs. Paša šī uzveduma struktūra būs balstīta uz kaut kādu savstarpēju dialogu principu, uz kaut kādu pretnostatījumu principu, uz kaut kādu attiecību meklēšanas principu, par pasākumu kopējo atmosfēru un par režiju un arī par lielā mērā par idejisko karkasu rūpēsies režisora Paula Pļavniece, kas veidos šo telpas izkārtojumu tā, kas papildinās šo divu man iepriekš minēto sfēru un pasauļu kaut kādu klāt esamības iespēju.